Labvakar, prieks jūs visus redzēt. Mums piekdienas zumā. Un šoreiz pašas izvēlējāties tēmu un nobalsojām par limfas attīrīšanu. Viņa ierosināja, meitenes lielākā daļa arī gribēja. Tāpēc šo tēmiņu. Īstenībā arī diezgan sen neesam runājuši par šo tēmu, kas no jauna varbūt ir nesen pievienojušās, un arī tās, kas varbūt jau ir dzirdējuši, noteikti jau daudz kas būs arī piemirsies, un daudz kas atkal jauns būs nācis klāt, tā kā būs noderīga šī tēma. Jo limfātiskā sistēma īstenībā ir ļoti būtiska sistēma mūsu organismā, kas atbilda par ļoti svarīgām lietām, tādu kā tātad organismu vispār attīrīšanas procesiem, atbrīvošanos no dažādām indēm, toksīniem, un arī viennozīmīgi par labu, stipru imunitāti. Jā, tā kā viņi arī neparvelti sauc par balto dzīvības upi. Uh, Patiesībā viņi ir līdzvērtīgi mūsu asinsrites sistēmai. Vienīgi tas, ka asinsrites sistēmā ir sarkanie asins ķermenīši eritrocīti, tad limfā eritrocītu nav, bet pārējais sastāvs ir ļoti, ļoti tūs tam, un būtībā limfātiskā sistēma mums, nu tā vienkāršoti, cilvēkam saprotamā valodā, viņa mums ir tā kā kanalizācijas sistēma, jo tātad caur limfu mums tiek filtrēti visas indes, visi toksīni, ja viss limfmazglos tiek apstrādāts, arī dažādas tur baktērijas tiek saķertas un visādi citi patogēni iziet caur limfmazgliem, kur viņi tiek jau tā kā sadalīti, sašķelt un tālāk arī tiek izvadīti laukā no organisma. Un tad, kad limfa ir attīrījusies, uzliksim šeit to bildīt varbūt nedaudz, lai jums arī tas priekšstats ir. Te var arī redzēt šo bildīti, ja, kura tātad limfātiskā sistēma, viņa mums būtībā tek no apakšas uz augšu, un limfa mums kustās pateicoties mūsu kustībām, jo viņai nav savas tā kā tāda muskuļa, kas tur dzenātu visu to šķidrumu pa tiem limfvadiem, kā ir sirsniņa, teiksim, priekš asinsrites sistēmas limfai nav tādas orgāna, ja, kas viņu varētu kustināt. Tāpēc jākustās ir mums, ja, un tāpēc tik svarīgi ir kustēties, un arī tiem, kam varbūt ir problēmas, nu tā, ar locītavām vai kā, un ir grūtības kustēties, tik un tā ir, nu, kaut vai sēžus jākustās, kaut vai stāvot uz vietas jākustās, ja. Dažādas ir vingrinājumi, kā mēs varam izkustēties arī nenoslogojot savas locītavas, jā, tāpat ir dažādi sporta veidi, kas mums tā kā neliek to slodzi uz locītavām, tur kaut kāda peldēšana vai arī riteņbraukšana, ir daudz tādas lietiņas, ko mēs varam izvēlēties uz pilatēm vai arī joga, ja, kas ir tādi veidi, ka mēs varam savu limfu izkustināt, ja, un lai viņi mums veiksmīgi pārvietotos pa šiem limfmazgliem, jo tad no apakšas uz augšu viņai ir jāpaceļās, ja, un tālāk beigu variantā viņa mums ietek vārtu vēnā, tātad atkal savienojas ar asinsrites sistēmu. Tad, kad jau caur limfmazgliem viss ir izfiltrējies, visa limfa ir attīrījusies, tad atkal viņi ietek asinsrites sistēmā, tāpēc ir nu, ļoti būtiski, lai limfā mums būtu tīrība un kārtība. Jo citādi mēs nevaram runāt arī par normālu sirds asinsrites sistēmas darbību. Jā, tā kā bet jūs arī redzat, principā tie ir limfu vadi, limfu mezgli. Droši vien zinat, ka mums ļoti daudzās vietiņās tie arī tos galvenos limfu mezglus jūs redzat, ja? Jā, teiksim, sākās jau viss šeit cirksnīšos, kur ir ļoti daudz limfu mezglu, tur arī ļoti bieži tāpēc svīstam. Svīšana arī ir viena no tādām, nu, limfas attīrīšanās pazīmēm. Ja tādām pirmajām pazīmēm, ja sviedriem parādās kāda nepatīkama smaciņa, ja, un tāda, kas pašiem varbūt jau sāk nepatikt, ja, un arī citi sāk ievērot, ka ir kaut kas ne tā, kā vajag, ja tiem sviedriem, tad skaidrs, ka limfātiskā sistēma noteikti ir jātīra. Un svīst visbiežāk sēž cirksnīšu rajonā, tālāk jau arī viss, protams, zarnu trakts ir pilns ar limfu mezgliem. Jā, tālāk arī jau ceļās, teiksim, uz augšu, arī sievietēm viss arī vagīna, viss, teiksim, šī maksta sadaļa, ja tur ir kaut kādi izdalījumi, parādās kaut kas ļoti, ļoti tāds daudz nāk laukā, ja caur vagīnu, arī visādi izdalījumi, arī tas arī liecina par limfas piesārņojumu. Nu, un tālāk, protams, pat zarnu trakts, ja kā viņš jūtās, kā viņš strādā. Tālāk arī ļoti svarīgi limfmazgli mums ir visā krūšu rajonā šeit, jā.
ir ļoti daudz limfmazglu arī šeit padusītais ir, tālāk arī ceļoties uz augšu jau teiksim, visi šis kakla rajons, mandeles. Ir ļoti svarīgs limfmazglis mandelēs, ja viss tās zaļās bumbiņas tie ir limfmazgli. Un tur notiek tad arī būtībā šī limfas filtrācijas procesi, ja, kad visi šie šķidrumi atfiltrējās, viss tas nevajadzīgais tur tiek pārstrādāts. Un tālāk jau limfa jau attīroties, tālāk ietek asinsrites sistēmā. Tā kā, tā kā īstenībā ļoti būtiska sistēma un par viņu ļoti maz runā. Jā, diemžēl ļoti maz runā un ļoti maz arī ir informācijas. Es ceru, ka mēs šoreiz daudz ko, nu, tā kā apskatīsim un vairāk sapratīsim par šo sistēmu, jo, jā, jo viņas nozīme ir milzīga. Un pirmais, teiksim, kā notiek šī kustība, lai jūs saprastu, viņai ir tādi vārsti, ik pa gabaliņam, jā, šajā limfu vadā, ir tādi vārstiņi, kuri atverās, paiet tālāk, atverās, aiziet tālāk, atverās nākošais vārstiņš, atkal šī limfa tiek tālāk, jā, un tā viņa pa bišķītim ceļas uz augšu, uz augšu, uz augšu, jā. Un šie vārstiņi mums kustās pateicoties tikai mūsu muskuļiem. Ja, tāpēc, ja cilvēks ļoti maz kustās, tad viennozīmīgi tie vārstiņi neatverās un kaut kur parasti apakšdaļā rodas limfas sastrēgums. Ja, bieži vien tas ir kaut kur tur jau kājās, ja, vai arī kaut kur augstāk, tāpēc, ka šī limfa tāda netiek uz priekšu, viņa neplūst, netek. Un tūskas veidojās, ko parasti, nu, ļoti daudz tā kā novēro parasti kājās, potītis, pamps, jā, ja ilgi stāv, piemēram, jā, tas viss ir, nu, limfas plūsma ir apgrūtināta. Tāpēc, jā, tāpēc kustības mums ir, nu, numur viens. Jā, tā kā tās galvenās lietiņas. Un te jūs varat redzēt tās galvenās pazīmes, es jau daudzām pieskāros, jā. Tātad pirmkārt jau visu tā apakšdaļa izdalījuma no dzimuma orgāniem, arī gļotas pie vēdera izejas, ja manat kaut kur uz toli tejot kaut kādus, teiksim, izdalījumus gļotainus, ja. Tas arī var būt saistīts ar limfas āteces traucējumiem, tūskas, kā jau minēju, locītavās, potītēs un daudz kur citur arī. Ja jau augšdaļā rodas tūskas, un vispār, ja arī paši svīšanas procesi jau rodas šeit kaut kur augšpusē, kas ir seja, šī daļa, tas jau ir ļoti bīstam. Tas nozīmē, ka jau ir ļoti nopietnas problēmas. Jā, jo vispār normāli tai limfai būtu jāpaspēj jau iztīrīties tur apakšdaļā. Jā, caur visiem tiem limfmazgliem viņai jau ir jāatfiltrējās, jāattīrās un līdz augšējai daļai, nu, praktiski nekam nevajadzētu vairs nonākt, ja viņi ir normāli visu attīrījusies. Jā, tā kā, ja kaut kas tūkst jau augšpusītē, tad ir nopietni jādomā par limfas tīrīšanu. Nu, jā, arī pietūkuši limfmazgli, ir kaut kādi limfmazgliņi, parasti mandeles pietūks, var šeit sajust pats pataustot, jā, vai te viss ir normāli. Jā, citur arī var manīt padusēs, bieži vien kaut kādi bumbulīši parādās, jā, tie ir pietūkuši limfmazgli. Un ar limfu īstenībā ļoti nopietni, jo, ja ir piesārņota limfa, un ja arī vēl šie limfu mezgli paši, tā kā pietūkst, un tas nozīmē, ka viņi jau ir pilni ar visādām baktērijām, sēnēm, ko imunitāte ir jau tā kā saķērusi, un viņi nonākuši limfā un tur filtrējās. Tas nozīmē, ka jau, nu, limfa ir, kā saka, piedzīta pilna konkrēti, ja. Un bieži vien arī rodas tālāk onkoloģiskie procesi tieši tajā brīdī, kad šie limfmazgli vairs nespēja normāli filtrēt. Jā, jo nenotiek vairs normāla organisma attīrīšanās procesi. Un, un tas jau tālāk draud ar ļoti nopietnām kroniskām problēmām, tā skaitā arī ar onkoloģiju. Jā, tāpēc ir, nu, to noteikti nevajag pieļaut, kad jau kaut kādi veidojumi sāk veidoties jau tur, un ir jau, teiksim, tādi jau manāmi kaut kādi bumbuļi kaut kur, jā, kaut kas tie visi ir jau pietūkuši limfmazgli. Un tad tas jau nozīmē, ka organisms ir ļoti, ļoti piesārņojies un steidzam ir jāsāk strādāt. Jā, tāpat arī visādas alerģijas, ādas problēmas, jo tur arī jāsaprot, ka jūs arī droši vien redzējāt, ka, nu, ka tā limfa, viņa mums tek, un visi limfmazgli, nu, viņi tā kā pamatā lielākoties ir diezgan paralēli asins vadiem, bet viņi tā kā tuvāk ādai. Jā, vēl ādai, un tāpēc visbiežāk šī tīrīšanās limfas notiek caur ādu tiek mesti ārā dažādi toksīni, un tāpēc arī šīs ādas problēmas ļoti bieži, visādas alerģiskas reakcijas, ja, kas saistās ar ādu, tāpat arī var būt caur elpceļiem, arī tas var nākt laukā.
ja, teiksim, no bronhiem, no plaušām, tas viss arī tīrīsies krēpu veidā. Tā arī ir limfas attīrīšanās. Tāpat arī visādi tur bronhīti, jā, un arī no deguna, ja kaut kas tek, arī tā arī ir limfas tīrīšanās process. Tā kā patiesībā tas ir labi. Jā, tas ir gan tāds signāls, ka limfa ir pietiekoši piesārņota, bet tas ir labi. Tas nozīmē, ka organisms tīrās. Un arī tad, kad mēs tālāk parunāsim, kā attīrīt limfu, patiesībā ir nu, ļoti labi, ja mums kaut kur nāk kaut kas ārā. Ja? Slikti ir tad, ja pat nekas nenāk. Ja? Nu, tādu cilvēku īstenībā, nu, kam ir nav piesārņota limfa, nu, ir ļoti maz. Cevišķi, ja viņš neko nav darījis un sāk tīrīt, un nekas ārā nenāk, ne pa vienu galu, ja nekur svīšanas nav, tur krēpa veidā nekas nenāk, caur degunu nekas netek, un nekādā veidā šo pazīmju nav. Tas visbiežāk liecina par to, kad nav vēl sācies tas attīrīšanās process, jo ne katram viņš sākas uzreiz, mēs esam ļoti dažādi. Jā, tāpēc viens sāk dzert tur limfas attīrošos produktus, un viņam uzreiz attiet visi gali, aiziet iesnas, aiziet klepus, aiziet svīšanas, jā, viss pa visiem galiem, lec viss ārā, jā, citam nekas nenotiek. Nu, tas īstenībā arī nav pārāk labi, bet, nu, vienkārši ir jāturpina, pēc laika ir atkal jāatkārto. Jo labāk ir, ja tīrās, tā kā nevajag uztraukties, ja mēs uzsākam limfas attīrīšanos un mums sāk tur pa visiem galiem kaut kas nākt laukā, jā. Par to galīgi nevajag uztraukties, tas ir labi, jo tas nozīmē, ka tas nāk ārā no organisma, nevis paliek tur iekšā un veido jau visādas problēmas. Ja, tā kā arī īstenībā angīnas, visādas pneimonijas, arī mēles aplikums, teiksim, paskatieties spogulī uz savu mēlīti no rīta, kad vēl nekas nav neēsts, ne dzerts, tikko pamožoties, tad arī ļoti daudz ko tur var redzēt. Ja tur ir tāds biezs mēles aplikums, tas liecina, ka dzīvo sēnes organismā, nav kārtībā gremošanas sistēma, un tad vienmēr būs problēmas arī tālāk ar limfātisko sistēmu. Tāpat arī smaka no mutes, ja parādās, vai tāda izteikta svīšana jau sākumā minēja ar tādu nepatīkamu smaku sviedrijā, tas arī nozīmē, ka, nu jā, kad limfa ir steidzami jātīra. Un par viņu noteikti ir jāparūpējās. Par to, kā mēs vispār tīram limfātisko sistēmu, mēs parunāsim diezgan smalki, bet svarīgi ir tā sistēma, ko es vienmēr gribu, lai cilvēki arī saprastu, jo nu šeit es zinu, ka lielā mērā viss ir pazīstam ar korēļu produktiem, un daudz esat tīrījušās, gājuši dažādas manas maratonus, un esam tīrījuši gan tur zarnu traktu, gan aknas, gan nieres, un parazītus esam tīrījuši, un visu kaut ko. Līdz ar to šeit būs vieglāk. Šādi cilvēki jūs esat jau nesen kaut kad tīrījuši, jūs varat tīrīt tālāk limfu, ja? Bet, ja cilvēks neko vispār nav darījis, nav tīrījis, un arī, teiksim, arī no jums, jūs kādu laika periodu, tur gadu neesat neko tīrījuši, tad tomēr ir labi iet pēc sistēmas. Tad pa priekšu mēs sākam ar ūdens dzeršanu. Un tas ir tā kā numur viens. Ja. Pirmkārt, cilvēkam jāsāk normāli dzert ūdens, jo limfa ir šķidrums, tāpat kā asinis, ja, un tur 85% ir ūdens. Un tātad, ja mēs gribam, lai mums kaut kas plūstu, tecētu, tāpat kā upē, ja, vajag ūdeni. Ja tur kaut kas jau vairs sāk izdūt, nav tur pietiekošā daudzumā vairs tā ūdens, tad mums sāk viss tur jau sabiezēt tā limfa. Un limfa īstenībā vēl ļoti svarīgi arī viņa sabiezēt tad, ja ir pa maz šķidruma organismā, bet viņa sabiezē arī pie ļoti zemām temperatūrām. Tāpēc, piemēram, sasaldējoties, apaugstējoties, ja tur sākās uzreiz visādi procesi, un arī pie augstām temperatūrām. Tā kā limfai īstenībā nepatīk arī ļoti augstas temperatūras. Ja gribi iet pirtī, jā, ir ļoti labi iet pirtī, lai limfa tīrītos, bet tur jābūt 40 līdz 60 grādiem. Ja būs vairāk, nu, teiksim, tādā pirtī iet kā parasti, tur iet 80 grādi un pat citus tur iet 90 grādos, jā, tad arī limfa sabiezēs. Nenotiks vairs limfas attīrīšanās process. Jā, varbūt tur šādi tad var, ja patīk tādas karstās pirtis, jā, bet principā vislabāk būs 40 līdz 60 grādi. Tad limfa kļūs tāda plūstoša, tekoša. Ja ir vairāk, tad ir slikti. Ja ir arī atkal jau zem mūsu ķermeņa temperatūras, ja teiksim tādas zemākas temperatūras, arī tas nav labi. Tāpēc arī dzert, piemēram, pie limfas attīrīšanās un vispār arī ikdienā labāk ir dzert nedaudz siltu ūdeni. Nu, tādu, kas ir tūs mūsu ķermeņa temperatūrai, jo tad tā limfa labi plūst.
ja mēs sadarsimies ļoti augstu ūdeni, arī tad limfas plūsma viņa būs jau traucēta, ja, būs lēnāka daudz. Tā kā, vasarā ir savādāk, tad tur ārā ir karsts tad to var atļauties, bet, teiksim, tur pavasarī, rudens, ziemas periodā labāk vienmēr dzert siltu ūdeni, tas mums veicinās to limfas atteci. Tā kā ūdens ir numur viens, ar ko ir vienmēr jāsāk. Ja? Otra lietiņa pēc tam, kad jau normāli dzeram ūdeni, savus 30 vai 40 mililitrus uz vienu savu svara kilogramu, pēc tam mums noteikti otrs solītis ir parazītu programmiņas, tad jāiztīra ir parazīti. Ja ir kāds aizdomas arī uz sēnēm, tad varam pielikt klāt arī kādus vēl pretsēņu produktiņus, vai arī atsevišķi iztīrīt parazītus un tad sēnes. Arī uztaisīt, ja kaut kā tiešām nopietnas problēmas tur jau ir uz ādas vai apceļos, ja kas saistīts ar sēnēm, tad mēs arī uztaisam atsevišķu pretsēņu programmu. Jā, bet parazīti tas mums ir tāds standarts, ka mēs vienmēr uztaisam pretparazītu programmiņu. Jo tieši šie mošķi, īpaši parazīti un sēnes, ja viņi dzīvo organismā, viņi izdala ļoti daudz visādas indus un toksīnus. Un šīs vielas, ko viņi izdala, tie arī nonāk limfātiskā sistēmā un piesārņo ļoti šo limfu. Jā, tā kā tas arī viens no limfas piesārņošanās cēloņiem ir tieši tas, ka organismā dzīvo kaut kādi patogēni. Un ja mēs visu laiku tīrīsim to limfu un neatbrīvosimies no tiem parazītiem, tad būs tāds aburtais loks. Mēs tik tīrīsim, viņi tik ražos un ražos tos toksīnus tur dzīvojot, ja, un mēs nekad īsti pie kārtīgas tīras limfas netiksim. Tāpēc pirmais solis ūdens, otrais solis parazīti, ja ir sēnes, tad vēl arī precēņu programma, jā, un tad noteikti mums nāk arī zarnatrakta attīrīšana. Tas ir arī tāds, kā saka, obligāts nosacījums, jo, nezinu, laikam, man šajā slēdiņā kaut kas ir no zarnatrakta, tūlīt pastīšos. Kas mums te ir? Jā, ir bildītā. Tātad, ja mums ir šāds zarnutrakts, kā jūs redzat tajās visās bildītēs, kas ir piesārņots, kas ir būtībā zarnutrakts, kāds izskatās pie onkoloģijām, ja šādi piesārņoti, izņemot vienu to bildīti, kur ir tīrs zarnutrakts augšā, kreisā pusītē, šādā zarnutraktā viennozīmīgi, tur no zarnutrakta atceramies, ka no zarnutrakta viss tālāk uzsūcās mums asinīs. Ja? Un ja tajā zarnutraktā ir visādi, kā saka, vienkāršā valodā sūdi, ja, tad viņi arī uzsūcās asinsrites sistēmā un tālāk tas nonāk pie aknas. Pirmā mokās aknu un cenšas to visu atfiltrēt, un tālāk tas nonāk arī limfātiskajā sistēmā. Ja. Un viennozīmīgi, ka tur nekāda laba tīra limfa mums atkal nebūs, ja ir šāds zarnutrakts. Ja, un atkal iznāk caburtais loks, ja mēs tīrīsim limfu, bet nebūsim iztīrījuši to zarnutraktu. Jā, tad atkal visi tie mēsli nonāks tāpat tajā limfātiskajā sistēmā gala variantā, un viņi atkal būs piesārņot. Un mūsu tīrīšanai būs, tā, kas saka, diezgan maza efektivitāte. Jā, viņa pēc brīža būs tāda pati, kā viņa bija. Tāpēc jāsāk no tā pirmcēloņa, jāiztīra tas zarnu trakts. Jā, jānovāc tie mošķi, visi tie patogēni, kas tur dzīvo, visbiežāk arī zarnu traktā, un tālāk jau jāiztīra arī zarnu trakts. Un tad skatāmies arī, parasti es tomēr iesaku arī vēl aknu vienmēr attīrīt, skatīties, kā vēl nierīte strādā, var arī nierītēm kaut kādu attīrošo programmiņu uztaisīt, ja kādas problēmas ar nierēm, bet aknu īstenībā arī vajadzētu jebkuram, bet arī pēc zarnu traktu. Ja ir ļoti liels problēmas ar aknu, tad mēs varam jau pirms zarnu traktu tīrīšanas arī aknu jau sastiprināt. Jā, jo jāatcerās, ka aknai viņai būs vislielākā slodze tad, kad mēs sāksim tīrīt limfu. Ja, jo limfas attīrīšanās procesā, kā jau minēju, tas gala variantā attīrītā limfa tālāk vai neattīrītā limfa tālāk ietecēs vēnā, ja, asinsrites sistēmai pievienosies, un tālāk viss, kas jau tek pa vēnām, to visu filtrē aknu. Ja, un līdz ar to aknai būs milzīga slodze. Tajā brīdī, kad mēs sāksim, teiksim, visu to vadīt ārā, jo organisms uzreiz netiks ar visu galā, liela daļa nonāks atpakaļ asinsritē un pie aknas. Un akna cīnīsies un arī tīrīs to visu, palīdzēs limfātiskajai sistēmai. Tā kā aknē būs milzīga slodze. Tāpēc vienmēr arī akne ir jāpatīra nedaudz arī pēc zarnutrakta tīrīšanas. Un pēc tam tikai var tīrīt limfātisko sistēmu. Viņi mums parasti kā pēdējā iet. Jā, tur jāstāsta, kam ir ādas problēmas, tiem varbūt vēl arī ādu tīrīšanu mēs taisam pēc limfas, bet principā limfātiskā sistēma tīrās mums pēc parazītu programmas, pēc zarnu trakta un pēc aknas attīrīšanas.
Ja vajag arī nierīt, tad vēl pēc nieru tīrīšanas. Tikai tad mums nāk limfātiskās sistēmas attīrīšana. Nu, tā būtu pareizi. Ja jūs ikdienā, protams, lietojat, kā mēs daudzi no jums lietojam, tur visādus aknu tīrošos un detoksikācijas produktiņus un dzerat visādas tējus un dzerat tur regulāri visu laiku domājat un parazītu programmiņas ejat regulāri 2, 3 reizes gadā, kā tas būtu jādara, jā, katram cilvēkam. Tad, nu, tad, protams, jebkurā brīdī var ņemt un to limfu tīrīt, jā, bet ja nekas no tā nav darīts, tad noteikti ir pareizi viss tas jāizdara. Sākam ar ūdeni, ar parazītiem, ar zarnu traktu, ar aknas tīrīšanu, un tad tikai ķeramies pie limfas attīrīšanas. Tad tam būs, nu, tāda efektivitāte. Tad patiešām mēs dabūsim labu rezultātu. Jo, ja mēs darīsim no otra gala, un tas būs tāpat kā mēs mājās, tur, teiksim, sāktu tur mm, neizslaucītu grīdu uzreiz tur mazgāt, ja, vai, un tad beigās viņu vēl slaucīt, un beigās vēl putekļus noslaucīt, kad viss jau ir izdarīts, un atkal viss būtu jāsāk no gala, ja. Tas pats arī šeit ir. Tā kā tā secība ir ļoti svarīga, ja, jo par to bieži nerunā un bieži runā tikai par to, ko vajag tīrīt limfu un tīram, davai tagad no šodienas tīram limfu, ja, bet saprotiet paši, ja šāds zarntrakts, piemēram, ja, tad kāda jēga ir tīrīt limfu? Jā, nu, protams, ja ir lielas problēmas un cilvēkam jau kaut kāda tur limfmazgli pietūkuši vai kaut kādas smagas tūskas ir sākušās, jā, mēs varam jau arī pašā sākumā nedaudz kaut ko iedot tādu limfu stimulējošu, lai mazinātu tās tūskas, jā, un tad uzsākt to pārējo procesu. Tā, lai sākumā varbūt atvieglot to konkrēto kaut kādu sāsinājumu, mēs varam to nedaudz jau limfas tīrīšanu tā kā palaist. Jā, bet jāsaprot, ka tik un tā būs jātīra parazīti, būs jātīra zarnu traks, būs jātīra akna, un tikai tad mēs varēsim tā pilnvērtīgi iztīrīt limfu. Tā kā skaidrs tās lietiņas, jā? Ir skaidrs. Malači. Jo, no šīs lietas arī viņš vienkārši ir, jā, nu, viņš saka, ir jāsaprot, viņam jānosēžās, un es domāju, nu, jā, tā jau daudz esiet, kas jau esat piedalījušās, jūs jau noteikti arī to dariet, un zinu, ka daudz no jums šobrīd arī tīra akniņu, un kas man te tīra parazītus, un iziet arī krata jau galvu, vai ne, kad jau tīrās, vai ne, vai gatavojās tūlīt tīrīt. Jā, tā kā zarnu traktīri, jo īstenībā tagad uz lieldienām es arī vienmēr ļoti iesaku, ir ļoti labi, ja mēs mm, nu, uztaisām pretparazītu programmiņu un arī izējām zarnutraktu attīrīšanu. Jā, vai nu, ja taisam, piemēram, kolovadu, tīram zarnutraktu ar kolovadu, tad mēs varam arī to pretparazītu programmu neiet, jo viņš tur būs jau tā kā iekļauts, tur būs iekšā melnais rieks, jā. Šis tas jau tur būs iekšā no tā arī tie pulveri, kolovadas, kas tos parazītus tur, teiksim, viss tās indes absorbēs, tā kā būtībā tur jau būs tas, kā var iziet arī kolovadu un ļoti labi attīrīties. Un tad pēc tam, vat jau pēc lieldienām, tad jau var uztaisīt limfas attīrīšanu. Jo šis lieldienu laiks ļoti labs, jo viņš ir gavēņa laiks jau vispār kā tāds, vai ne, kad mums jau, nu, tāpat ir jācenšas ievērot, nu, tā kā vieglāks sēšanas režīms, mēs tur cenšamies mazāk gaļas ēst, tur mazāk saldumu ēst, nu, kā jau gavēni ir, vai ne. Un līdz ar to tas mums sasaucās arī ar šo attīrīšanās procesu. Zarnu trakta attīrīšanas laikā arī to visu vajag. Tāpēc ļoti labi ir to apvienot, vienkārši ir viegli. Jā. Tā jau mēs ēdam tā viegli un pareizi, jā, līdz ar to mēs arī, nu, mums nav nekas baigi būtiski jāmaina. Jā, tā kā tas tāds ērts veids pirms lieldienām, es parasti cenšos arī pirms lieldienām, pirms Ziemassvētkiem, kad ir šis gavēnis, tad vienmēr apvienot arī. Šobrīd gan vispār ar kolavadām ir problēmas, viņi tikai var pasūtīt tajā globāla lapā, kas ir no Vācijas, kur nāk, jā. Bet arī tur ļoti ērti var pasūtīt, un tas tur varbūt iznāk nedaudz vairāk jāmaksā tie 7 eiro jāsamaksā kurjeram, un piegādā uz mājām ļoti ērti arī šo kolavadu ir iziet, jā. Un pēc tam jau tad droši un tīrīt limfu arī tā var, jā, bet, nu, vispār normāli būtu tomēr iztīrīt parazītus un tad tīrīt zarnu traktu, jo to es arī vienmēr saku, efekts ir daudz lielāks. Jā, ja mēs tiekam galā ar šiem piesārņotājiem, tiem piecūkotājiem, jā, un tad pēc tam iztīram to zarnu traktu, un tad iztīram jau tur jau vajag akniņu un vēl limfātisko sistēmu, un tad ir viss ir labi, jā, tad viss kārtīgi.
iztīrās, jo ja cenšas baigi daudz ko apvienot. Var, piemēram, apvienot zarnu traktu tīrīšanu, raknas tīrīšanu arī var. Teiksim, kolavādas laikā var pilikt arī fandetoksu klāt vai kaut kādu artišoku vai diždadz arī kaut ko no aknu produktiem. Nu, un tā kā mēģināt arī tā kā divus zaķus nošaut vienlaikus. Bet, nu, kā mana pieredze rāda, ka tomēr ir labāk, ja mēs to darām atsevišķi, tā kapitāli, vispiekam galā ar vienu, tad ar otru, tad ar trešo, jā, un tad, nu, beigās iztīram kārtīgi to limfu. Ir pat cilvēki, kas mēģina un diezgan veiksmīgi arī kolavadas laikā vēl arī limfu iztīra. Jā. Jā, bet, nu, manuprāt, tas ir diezgan grūti gan organismam, jā, gan arī pašam cilvēkam. Jo kolavadas laikā jau tā tur iet ļoti daudz visādi produktu noteiktos laikos, un tur pulveru un viss kaut kas ir jāievēro. Un ja vēl tev jāievēro tas, ko mēs runāsim šodien par līmfas tīrīšanu, jā, tur arī ir savi nosacījumi, un tas ir diezgan sarežģīti arī psiholoģiski. Un, protams, arī organismam vienmēr ir jāsaprot, ka mūsu organismam jau ir tā, nu, viņam ir jātīrās. Ja? Mums jau, ko tam mēs tikai tur iedzeram šito, iedzeram to, iedzeram vēl kaut kādu tēņu, pa virsmu vēl kaut ko, ja? Mums jau liekas, mums nekas nenotiek tāds baigi, ja? Bet organisms jau tīrās, viņš strādā, tur akna strādā, nieres strādā, tur līmfa tur visu tur tīra, ja? Organisms milzīgi, nu, milzīga piepūle viņam ir uz šo attīrīšanās procesu. Tāpēc es kaut kā, var, protams, mēģināt, kam patīk, kas ir tādi maksimālisti, var daudz ko apvienot, ja, bet labāk ir tā kardināli tikt pa vienai sistēmai galā, un man pieredze, ka tāda, tad rezultāti tomēr ir labāki, nekā, ka mēs cenšamies visu uzreiz darīt. Tā kā tā par šīm lietņām, kas mums vēl, ko mēs ejam tālāk. Nu jā, par šiem mošiem, ja runā par tiem piesārņotājiem, jā, visbiežāk, kas vistrakāk limfu piesārņo, tie ir parazīti ar saviem toksīniem, jo viņi ir lieli. Ja, un, ja viņi tur dzīvo organismā, tad viņi diezgan daudz toksīnus izdala. Un visi šie toksīni tāpat nonāk limfā, un ar limfu ar to visu jātiek galā. Tāpēc bieži viņi ar to netiek galā un metās uz ādas visādas lietiņas, vai arī apceļos rodās visādas alerģijas, tur astmātiskie, visādi tādi procesi, arī autoimūnie procesi var sākties tieši uz šo parazītu bāzes, ja kad akna un tālāk limfātiskā sistēma netiek ar to galā. Ar šiem toksīniem. Nu, un otra grupa ir sēnes, jā. Šeit jūs redzat arī ir sēnes, aspergilas, kandida, tādas ļoti nepatīkamas, tās vispār ir onkogēnās sēnes, un viņas arī izdala ļoti tādus nopietnus toksīnus, dzīvojot organismā, un tas viss nonāk arī limfā. Un arī, protams, imunitāte strādā, viņa cenšas tikt galā ar visām šīm sēnēm, un ja, viņi arī tiek būtībā šajos limfu mezglos, savāktas, viņas visas, ja, ko imunitāte noķer, viņa tālāk šajā limfu mezglā iegrūž iekšā, un tur notiek tas pārstrādes process, ja, ko viņi tiek neutralizēts, arī baktērijas, dažādas un sēnes, viņi tur tiek tajā limfu mezglā apstrādātas, sadalītas, sašķeltas un tā kā izvadītas no organisma. Un tāpēc bieži tā, ka tie līmpmazgļi, ja viņi pietūkst un pēc tam noiet, tas nozīmē, ka vienkārši tajā brīdī bijusi kaut kāda, spēcīgāka invāzija kaut kādām sēnēm vai kaut kas, jā, un organisms ir tajā brīdī ļoti cīnījies un ticis galā, bet ja tas līmpmazglis nemazinās, un tas nozīmē, ka organisms netiek ar to galā, ka līmfa nespēja, ka tas sēņu ir tik daudz, jā, ka viņa nespēja visu to tajos līmpmazglos neutralizēt un tikt ar to galā, un tas jau, jā, tas draud patiesībā ar onkoloģiju. Ja visi līmpmazgli aiziet ciet, un galvenais tie lielie galvenie līmpmazgli aiziet ciet, ar visiem šiem patogēniem, organisms netiek ar to visu galā, nepaspēja saulēcīgi to izvadīt, tad jā, tad arī veidojās visi šie nelabie procesi. Nu, jā, tā arī visi pārējie parazīti, protams, tur ir līdzdalīgi un arī baktērijas, jā, kas tālāk visas tiek neutralizētas un tajos līmpmazglos arī tiek apstrādātas. Nu jā, ūdens ir pirmajā vietā, par ūdeni šodien laikam nerunāšu. Te mēs paskatīsimies par limfas attīrīšanu. Limfu attīrīt ir divi veidi. Viena ir tāda ļoti nopietna mēneša programma, kas saucās piecu izvadu sistēma attīrīšana, ar tādu akcentu tieši uz limfas tīrīšanu, bet arī visas pārējās izvadu sistēmas, visas piecas tās mūsu zarnu trakts, aknas, nieres, limfa. Ja? Un kas mums vēl palikās? Un āda, jā. Tad viss šīs lielās izvadu sistēmas tiek attīrītas, jā, šajā programmā.
Tā ir tāda mēneša programma, viņa diezgan tāda. Nu, nopietna, tur ir pa dienām, tur tā secība, ja kādam interesē šodien, es par viņu tā, nu, ļoti smalki nerunāšu, tur tāpat ir jārunā individuāli ar katru, jāparāda jums, jāpastāsta tas viss, tur katru dienu kaut kas noteikts ir jādzer, pēc tam atkal tur citus produktus ņem nost, citus liek klāt, ja tur diezgan nopietni doktora Butakova ir izstrādājis, bet princips ir tāds, ka tur iet produkti priekš visām šīm 5 izvadu sistēmām. Ja tur pamatā ir iekšā viss, kas sārmina, kas ir mūsu produktiņi, koraļūdens, nu kā 500, tur ir lakrica priekš limfātiskās sistēmas, tur ir burdoks arī priekš limfas, bet pamatā priekš aknas, jā, un arī artišoks tur ir iekšā arī priekš aknas un nierēm, limflow priekš limfas attīrīšanas, un arī magnīs priekš tā kā nervu sistēmas stabilizācijas un vēdera izējas. Tā kā tāda, nu, diezgan nopietna programma, viņai ir diezgan nopietni arī jāsagatavojās, jo, nu, viņa nav viegla tajā iziešanā. Liekas, it kā produktu nav daudz, bet ļoti neviegli ir viņu iziet, jā. Ļoti daudz tur netiek tālāk pat par 2 nedēļām un nāk ārā pa visiem galiem. Tīrās. Pat tie cilvēki, kas jau ilgus gadus ir strādājuši ar korāju produktiem un ir gājuši tur zarnu tak tīrīšanas un visu kaut ko, un tik un tā šīs programmas laikā ļoti nāk tur svīst un temperatūras parādās un klepus un iesnas un sievietēm tur sieviešu lietas viss var sāsināties, ja visur tīrās par visiem galiem, ka kaut kas var iznākt ārā. Jā, šī ir tāda, nu, arī ļoti laba un nopietna programma. Tur tāds savs grafiks, ko katrā tur etapā dara, bet to mēs varam individuāli. Kam tas interesē, tur noteikti diēta arī ir ļoti stingra, ko var, ko nevar. Ja, ja runā vispār par ēšanu, tad tas arī ir viens no ļoti svarīgiem punktiem pie limfas attīrīšanas. Ja, jo ar ēdienu mēs varam gan nobremzēt visu to limfas atteces procesu, gan arī uzlabot. Jā. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir arī, ko mēs ēdam, ne tikai tas, ko dzeram, bet tieši tas, ko mēs apēdam. Kas tad mums ir vajadzīgs? Jā? Ļoti labi mums ir veselīgie tauki, ļoti vajadzīgi vispār limfas tīrīšanas procesā, tāpat kā pie aknas attīrīšanas, tātad rieksti, sēkliņas, dažādas nerafinētās eļļas, ja, kas palīdz mums cīnīties ar iekaisumiem un palīdz arī izvadīt visu taukos šķīstošos toksīnus. Akniņai palīdz strādāt, izdalīt žulti. Un arī noteikti pārtika, kas satur daudz šķiedrvielas, ir ļoti svarīga, kad mēs tīram līmfu. Jā, jo, teiksim, uzreiz tiek saistīti labāk šie toksīni un arī vieglāk ir šai limfai tecēt, kustēties arī vispār bez zarnās. Visi tie procesi tiek kārtot ar šķiedrvielām. Jā, šķiedrvielas visu zarnu traktu mums tīra un kārto. Tā kā stimulē arī šo limfas attīrīšanās procesu. Nu, un arī lapu zaļumi, protams, visādi visu veidu tur zaļie tur ķīnas kāposti un kalē kāposti un rukolas un spināti, ja, jo viņi visi arī satura dažādas vielas, kas mums arī veicinās limfas attīrīšanās procesus. Noteikti ir jāierobežo pārtika, kas satura daudz cukurus, ja. Un vispār visus produktus, kas satur cukurus, es parasti iesaku noņemt uz šo limfas attīrīšanās laiku. Jo tas mums ļoti bremzēs, jo cukurs un cukurs saturošie produkti, viņi veidos to skābo vidi. Mums vajag sārmaino. Ja, mēs tāpēc dzeram koraļūdeni, mēs tāpēc dzeram H-500, lai dabūtu to sārmaino vidi, jo sārmainā vidē tā limfas plūsma būs daudz kvalitatīvāka. Tiklīdz būs šī skābā iekšējā vide, mums viss tur apstāsies. Jā, mums tas process arī nobremzēsies. Nekāda attīrīšanās tur neiznāks. Cilvēks turpinās ēst tur končus un bulciņas un tortītes, jā. Diemžēl šajā laikā tas ir arī, tāpat kā arī zarnu tīrīšanas laikā un arī pretparazītu programmas laikā, visi šie produkti mums traucēs, ja, kas ar cukuru ir. Arī tā skaitā ļoti saldie augļi, ja, ir jāierobežo. Labāk būs visādi skābi augļi, skābās ogas, kas mums palīdzēs limfas attīrīšanās procesā. Tāpat arī dažādi, teiksim, un te jūs arī redzat tos pārtiks produktus, kas tiešām ļoti uzlabo limfātiskās sistēmas kustību. Ūdens viennozīmīgi arī skābās ūdeņas, tad ir dzērvenes, lapu zaļumi, rieksti sēklas, ķiploki, ingvers, kurkuma, dažādas aļģes un citus augļi. Un tās ir tās galvenās lietas, ko noteikti vajag iekļaut uzturā. Nu, protams, ne jau tikai uz to dzīvot, bet tiem ir jābūt ikdienas uzturā noteikti dominējošiem, jā, vairākumā. Tāpat visādi tur
arī ķiplociņi daudz, maltas lincēklis, kā šķiedrvielu avots, jā, visādas aļģes, čijā sēkliņas, jā, tur arī visādi rieksti, valrieksti, Brazīlijas rieksti, mandelis, viņi arī visi būs ļoti labi kā omega 3 avoti mums, arī kā šķiedrvielu avoti, jā. Un, ja par ēšanu runā, principā, ko mums nevajag? Mums noteikti tātad cukurs ir jāliek pie malas un viss cukurs atrošie produkti fast food, un tas noteikti visiem skaidrs. Jā, noteikti arī sāli nevajag lielos daudzumos lietot, ka mēs tīramies. Un viennozīmīgi, domāju, saprotiet, alkohols un smēķēšana ļoti bremzē visus šos procesus. Arī transtauki, rafinētie produkti un arī kofeīns. Diemžēl, ja tiem, kam patīk kafija, jā, arī šajā laikā, kad mēs tīramies, īpaši limfas attīrīšanas laikā, ļoti svarīgi ir atteikties arī no kafijas. Var droši lietot, piemēram, cigoriņu. Cigoriņš būs ideāls, viņš mums arī žults atteci veicinās. Jā, un ļoti arī akmeņu atbalstīs šajā procesā, tā kā var pāriet uz cigoriņu vai uz kādiem citiem tur kafijas dzērieniem, jā, bet ne kofeīnu saturošie produkti. Ļoti pilngraudu produkti mums būs noderīgi. Jā, tie ir dažādi graudaugi, kas ir pilngraudi, jā, maizīti no pilngraudiem, tāpat arī brokoļi, ķirbji, batātes, kas ir labi šķiedra vielu avoti mums. Nu jā, un arī, ko mēs vēl varam, kas mums tāds vēl nav pieminēts, un principā laikam visu jums pateicu. Vēl varam ņemt tālāk arī tādus dārzeņus un augļus, kas satur daudz ūdeni. Jā, tādi ir, piemēram, gurķi, kas mums vēl ir arbūzi, tomāti, melones, jā, kur ir daudz iekšā šķidruma. Jā, tas atkal mums būs kā papildus šķidruma tāds avots. Jā, arī ķirši. Jā, aprikozes, tā kā tādas lietiņas. No antioksidantiem noteikti arī ir jāņem limfas attīrīšanas laikā. Mēs ņemam arī dažādas ogas, piemēram, kazenes, melenes, avenes, kur ir ļoti daudz antioksidantu iekšā. Jā, šīs visas lietiņas ņemam palīgā. No dzērieniem vienīgais īstenībā bez ūdens, ko vēl varētu, nu tā ir zaļā tēja, kas veicinās to procesu. Citi dzērieni, nu, nebūtu ļoti ieteicami. Vienīgais, nu, vēl, protams, augu tējas, kas, piemēram, ir kā, ko mēs tālāk runāsim, ja kādas augu tējas mums veicina to limfas atteci, jā, tās var. Vai arī, teiksim, žults atteci veicinošās tējas mēs varam ņemt palīgā. Un vairākumā tomēr, lai tas būtu pamatā ūdens. Jā. Tā kā šīs lietiņas. Ko vēl varam ņemt palīgā, tīrot limfu, noteikti jau sākumā pieminēju par pirti. Ja? Tātad karsējamies pirtī, bet ar pirti ir tā, ka pirms pirts ir noteikti jāpadzer kāds limfu stimulējošās tējas, arī ūdens, kādu stundu pirms iešanas pirtī ir jāpadzer, un atkal iznākot laukā no pirts, arī noteikti ir jādzer ūdens, viennozīmīgi. Ja? Tā kā atceramies arī par tiem 40 līdz 60, nu, te ir rakstīts 70, tas maksimums varētu būt 70 grādi. Ja, kādu pirti mēs varam izmantot, lai mums tā limfa tecētu, jo pie augstākām temperatūrām viņa jau tā kā šis tā kā paliks tā kā gēls, tā kā ķīselis, ja, sabiezēs atkal. Nu jā, tā kā tā. Tas arī tāds veids, kā mēs varam pastiprināt vēl visu šo. Nu, tā arī tāds papildus ieteikumi arī, protams, daudz kustēties, nodarboties ar sportu. Viennozīmīgi to jau es teicu sākumā, ka kustības ir pamats, lai mums vispār limfa kustētos. Jā, silts sārmains ūdentiņš, fizisks darbs, līdz iesvīšanai, arī tāda ātra iešana, kad jau jūt, ka bišķīt iesvīst, tas ir ļoti labi priekš limfas. Arī seks, arī piedar pie tām nodarbēm, ja, patīkamām, kuras arī veicinās limfas plūsmu, uzlabos. Nu jā, un tālāk mēs paskatīsimies jau būtībā par pašu limfas attīrīšanos. Šeit mums ir vairāk šie etapi. Pirmais viennozīmīgi ir ūdens, ja, par ko jau es minēju. Tad ūdentiņš ar korali un ar H-500. Siltu ūdentiņu liekam klāt koralīti. Rīta ūdens detoks, par ko mēs daudz esam runājuši, ja, ka pamožamies un sākam dzert siltu sārmainu ūdentiņu. Un, teiksim, dzeram kaut kādas pusstundas laikā, izdaram ap 640 ml siltu sārmainu ūdentiņa. Un tad tikai pēc kādas pusstundas, vēlams stundas, dodamies brokastīs.
Un tas būtu tāds pareizs iesākums arī pie limfas attīrīšanas, bet šeit būs vēl nosacījumi. Tad nebūs tikai ūdens no rīta, bet no rīta mums ies vesela tā kā procedūra, tādi 3 etapi. Ja? Sākam ar ūdeni, tālāk mums iet limfas stimulātori, kas ir 2 stundas pirms ēšanas. Būtībā, ja gribat pareizi attīrīt limfu, jā, tur ir jārēķinās ar šiem nosacījumiem, jo ir jābūt tātad 2 stundas pirms ēšanas iet limfu stimulātori, kādi viņi ir, tos jums pastāstīšu. Pēc tam, pēc stundas, tas nozīmē stundu pirms ēšanas mums iet sorbenti, kas tad visu to savākto, ko tā limfa tur būs sastimulēta un savāks visus šos toksīnus kopā šie sorbenti. Jo, ja tikai mēs stimulēsim limfu, bet nebūs sorbentu, nu tad nekas nenotiks. Principā, ja nekas attīrīts netiks, tā limfa būs tikai padzināta, kas arī ir labi, viņa tiks sastimulēta, viņa ātrāk plūdīs un kustēsies, ja, bet tā attīroša efekta nebūs, jo nebūs šo sorbentu, kas visu tos mēslus savāktos absorbēs un izvadīs laukā. Ja. Tā kā ar tējām vien attīrīt limfu nevar. Viņu var stimulēt, viņas kustību var pātrināt, jā, ar dažādām tēņām, bet vajag būt tālāk sorbentiem noteikti, jā, stundu pirms ēšanas. Un tad jau, teiksim, kaut kādu pusstundu vai 15 minūtes pirms ēšanas, jā, tad mums nāk žulti dzenošie. Jā, tiem arī noteikti ir jābūt. Jā, jo tas mums palīdzēs tātad aknu atbalstīs, lai mums akna varētu atkal visu šo toksisko slodzi uzņemt un arī veikt šo attīrošo procesu. Jo tur viss ir cieši saistīts, jo limfa pati pa sevi, nu, viņai nav izejas uz āru. Jā, protams, caur ādu, caur svīšanu tas notiks, bet lielākā masa tomēr atgriezīsies atkal pie aknas. Jā, un akna darbosies ar to visu, un tālāk akna caur žulti palaidīs caur zarnutraktu visu to ārā. Un tāpēc ir tik svarīgi šie sorbenti un žulti dzenošie. Tā kā ne tikai šie limfas stimulātori. Tāpēc visiem šiem etapiem ir jābūt. Tātad sākam no rīta ar ūdentiņu un limfas stimulātoriem, jā, 2 stundas pirms ēšanas. Pēc tam mums stundu pirms ēšanas seko sorbenti un tālāk kaut kādu pusstundu 15 minūtes pirms ēšanas seko žulti dzenošie. Un tad seko ēdienreize. Un tā būtu jādara, principā, ja jūs gribat 2 nedēļu laikā iztīrīties, tad tā būtu jādara 3 reizes dienā, pirms katras ēdienreizes. Ja, teiksim, nav laika, ir laika tikai varbūt no rīta un vakarā izdarīt visu šo procedūru, ja, nu tad jātīrās ilgāk, tad jātīrās kādu mēnesi, jā, tā ir 30 dienu programmiņa. Ja varat visas 3 reizes to ievērot 3 reizes dienā šādu secību, ja, pirms katras ēdienreizes, ja, tad 2 nedēļas pietiks limfas attīrīšanai. Nu jā, un kas tad mums ir par limfas stimulatoriem? Limfas stimulatori ļoti labi ir, piemēram, no tādiem tipiskiem, ļoti visiem zināmiem, ir lakrica. Jā, lakricas sakne. Viņu arī ļoti viegli lietot, vienkārši viņu var gan tāpat kapsuliņā, gan arī bērt tēņā, siltā ūdentiņā, kādā 40-50 grādu ūdentiņā un dzert kā tēju. Jā, vienkārši ņemam lakriciņu, mums arī ir lakricas saknīte, jā, vienkārši ņemam 2 kapsuliņus, izberam ūdenī un dzeram, jā, kā tēju. Vēl labi limfu stimulātori ir arī pētersīļu lapas, jo tur ļoti daudz cinka ir. Cinks vispār ļoti vajadzīgs pie visiem attīrošiem, arī limfas attīrošiem procesiem. Ļoti labs limfu stimulators ir arī upeņu lapas, ķiršu kātiņi. Arī pagājušajā gadā savāca tieši nevis paši ķiršu lapas arī laba lieta, bet tieši tie kātiņi, jā. To parasti met ārā, ķirsi apēd un kātiņi izmet ārā, bet nemetiet ārā, jo tas ir ļoti labs limfu stimulators. Kas mums vēl ir? Arī ingvers, kurkuma, arī pieder pie tādiem limfu stimulējošiem un pie reizes arī pie aknas tādiem žulti veicinošiem produktiem. Arī diždadzis ir ļoti labs mums, ja. No tādiem, kas mums ir, zināmiem produktiem, burdoku var ņemt, ja. Burdoks ir diždadzis, ja, burdoku rūt, tas mums ir diždadzis, kā viņš arī ļoti labi stimulē limfu. Un tāds gatavs produkts, ko var paņemt uzreiz bez lakricas, ja, ir Limflow. Tur jau būs iekšā gan tie ķiršu kātiņi, gan petersīļi, gan upeņu lapas, un tur vēl visādi limfu stimulātori. Ja, būs tāds vesels komplekss, viņš jau iekšā Limflow.
viņš saucās. Vienkārši ņemam un dzeram. Es parasti iesaku cilvēkiem, skatīsies arī doktora Butakovas programmiņas, viņa saka, divas lakrices un vienu limflow. Jā, priekš limfu stimulācijas. 2 stundas pirms ēdiena reizes. Nu, un, protams, viennozīmīgi visu laiku turpinām dzert ūdeni siltu. Nu, un tādu stundu, vēl par ko no augiem, ko varam izmantot. Ja kādu tējas varam dzert kā limfstimulātors klāt papildus pie šiem, ja, varam dzert arī ķerāņu madara. Ja, ir tāda madara, kas, nu, ļoti, ļoti pieķerās klāt, ja, iet pa pļavu, un viņa tā reāli pie drēbēm pieķerās, tā saucamā ķerāņu madara, ir ļoti spēcīgs arī limfas stimulējošs augs. Kliņģerītes, arī pienenes, cūknātres, vālīšu staipeknis, viņš gan ir aizsargājams, Kanādas zeltsakne, piparmētra, kumelīte, liepziedi, citrus augļi. Jā, visas šīs lietiņas būs ļoti, nu, ļoti labi limfu stimulatori, kurus varam arī papildus izmantot. Jā, vai arī, ja nav lakritis mājās, tad arī varam vairāk padzert kādus no šīm tējām, lai stimulētu šo limfas plūsmu. Nu, un tālāk tad jau mums nāk sorbents pēc stundas, jā. Ar sorbentiem ir tā, ka, ja viss ir kārtībā un nav nekādas nopietnas kaut kādas saslimšanas, kroniskas slimības vai kaut kas tāds, jā, tad profilaktiski vienkārši mums pietiks ar tādiem maigiem sorbentiem. Var ņemt kaut to pašu melno vai balto aktīvo ogli, ja nav nekā cita. Viņi gan nav ļoti spēcīgs sorbents. Jā, varam ņemt lūcerniņu. Man personīgi ļoti patīk mūsu alfa, jā, lūcerna. Alfa saucās. Arī ļoti labs sorbents. Jā, ļoti labs sorbents ir arī pats diždadis, pats burda krūti, kas mums būs gan kā tāds limfs arī stimulējošs, viņš ir arī labs sorbents, jā. Viņi arī var izmantot kā sorbentu. Vēl var ņemt arī brūnaļģi kelp, arī tāds produktiņš mums ir pieejams. Tiem, kam jau kaut kādas ādas problēmas vai apceļu problēmas ir, tur jau vajadzēs nopietnākus sorbentus. Nu, tur, piemēram, balto mālu pulveris, mums arī kolovadā ir iekšā, ja balto mālu pulveris, vai kam paliek pāri no kolovadas kādi pulverīši neizdzerti, viņi visi ir spēcīgi, ļoti spēcīgi klases sorbenti, jā, kur ir baltie māli jau iekšā un arī vetonīts un citi, vai arī, teiksim, aptiekās ir pieejami tur enterosgels un polisorbs un Latvijā ir silicea, mums tāds pieejams kā zarutraktu sorbenti, un tas jau tādos gadījumos, kad, nu, ka ir kaut kāds problēma, tad vajag nopietnākus sorbents, tad nepietiks ar lucernu vai brūnaļģi. Tā, sorbenti, nu, tad atkal turpinam dzert ūdentiņu, un tad jau attiecīgi nāk žultdzinēji. Pusstundu vai 15 minūtes pirms ēšanas mums nāk žulti dzenošie. Nu, te ir dažādas iespējas. Augi, visi, kas dzied dzelteniem ziediņiem, jā, tur pienenītes, un arī diždadis šis pats, un artišoks, un kas mums ir haizivju saknu tauki, lecitīns, ir labi žultdzinēji, taurīns, arī tāda aminoskāba ļoti spēcīga žulta dzenoša līdzeklis, tā kā kaut ko no tā ņemam, nevajag visus, teiksim, arī šeit pie limfstimulatoriem nevajag visus, jā, tad vai mēs dzeram tur lakricu un limflow, vai tur lakricu un madaru paņemam, jā, vai kaut ko, mēs kaut kādus divus paņemam no tā sarakstiņa un tos arī lietojam, vairāk nevajag. Arī žulta dzenošos izvēlamies, teiksim, tur lecitīns taurīns, jā, vai teiksim, tur kaut kāda pienenes saknes tēja, vai tas pats cigoriņu kafija, jā, un vēl kaut ko pieliekam klāt. Mums būs ļoti laba žulta attece, un pēc tam jau mēs varēsim normāli jau ēst arī brokastis. Jā, tā kā par šīm lietiņām. Un arī vēl ir ļoti svarīgi īstenībā, lai blīms tīrīšanas laikā būtu ļoti daudz minerālu vielu. Jā, tāpēc arī jūs redzējāt, ka tajā mēneša programmā tur bija iekšā magnīs, piemēram, bet daudz minerālu mums ir arī koraļu pašā korāla maina. Jā, tur ir būtībā visi kādi 70 svarīgākie minerāli iekšā, arī to vienkārši dzerot kā ūdentiņu jau labu, jā, mēs dabonam arī minerālus. Nu, protams, labi, ja būs arī papildus pieliksiet kādu magniju vai cinku vai, teiksim, vēl kaut kādus minerālus, ja, kas ir tādi, nu, kurus mēs tik viegli ar pārtiku neuzņemam. Arī pārtiku noteikti skatāmies, lai mēs šajā limfas atrīšanas laikā tiešām ēdam ļoti tādu pilnvērtīgu vitamīniem, minerāliem bagātu, daudz zaļumu, daudz svaigus dārzeņus, ogas, skābās, ja, augļus, visu kaut ko, ko es jums jau tur ieteicu, ja, lai būtu tāda pilnvērtīga ēšana, lai tur nebūtu tur tajā laikā tur kaut kādu
kartupeļi ar cīsiņām, jā, un tāda, nu, nabadzīga ēšana, jo ļoti daudz vajag šos minerālus, kas palīdzēs šo limfas attīrīšanās procesu arī veikt organismā. Tā kā, tāds ļoti nu, nopietns lietas, un te jūs arī redzat tādu apkopojumu, tad sākumā mums nāk limfas stimulātori, lakrits sakna limflow, teiksim, pēc limfas stimulātora vēlams fiziski noteikti kārtīgi izkustēties, viennozīmīgi arī daudz dzert ūdeni, jā, bet arī kustēties, lai tā limfas plūsma mums aizietu. Nu jā, tā arī tās devas redzat, jā, tur, bet, nu, tas varbūt es to programmiņu droši vien arī čatiņā ielikšu jums atkal, varēsiet, nu, tā apskatīties, kā viņi tur dzer mums, kā viņi pareizi dzer. Sorbenti atkal mums iet, jā, un vēl ir viena lieta, kas ļoti svarīga, ir labās baktērijas arī. Es parasti saku, ka arī tad, kad mēs dzeram žulti dzenošos, arī to pusstundu pirms ēšanas, mēs iedzeram arī kaut kādu probiotiķi. Ja, mums tā ir superflora pamatā, vai nu arī kaut kāda cita probiotiskās kultūras, bet probiotiķiem arī būtu jābūt, jo tas ir ļoti svarīgi. Arī, lai būtu, nu, teiksim, zarnu traktam arī atbalsts mikroflorai. Nu jā, un izvēlamies attiecīgi sorbentu lucernu, brūnaļu vai kādu citu sorbentu, jā, un lietojam. Un tālāk trešais posms žultdzinēji. Un arī taukskābes minerāli, vitamīna, aminoskābes, lai būtu pilnvērtīgi arī visa šī lietiņa. Lecitīns, kā aizjūtas saknes tauki, ķiploks, artišoks, kaut ko no tā arī izvēlamies. Vienu vai divus no katra sarakstiņa ņemam un lietojam. Nu, un arī labvēlīgās baktērijas pusstundu pirms sēšanas, kas arī būs ļoti liels atbalsts. Tā kā, nu, tāda apmēram izskatās limfas tīrīšanas programma, bet, protams, viņu var arī ļoti variēt, var tur, nu, saku, piemeklēt dažādus citus produktiņus, jā, dažādi arī šīs minētās, teiksim, tējas mēs varam izmantot arī ļoti, ļoti veiksmīgi, jā. Un ar to strādāt, kas mums vēl tur bija, nu, kaut ko gribēju no tām tējām, nu, tā tuvāk nosaucu. Jā, kliņģerīt noteikti variet izmantot arī kā limfu stimulātoru, kas tāds, nu, pazīstamāks produkts. Sarkanais āboliņš arī ir ļoti labs limfu stimulators, ko variet ņemt, ko arī tā kā vairāk pazīst cilvēki. Nu jā, no žultu dzenošiem, kas mums tur ir, tagad tūlīt jau bēžu pumpuriņi ir, ja biškrēsliņi ir, kaķpēdiņas, kliņģerītes, pienenes, strutenes, arī jau sākuši jau no zemes izlīduši vārpatas. Jā, tā kā tās tie visi mums ir tādi ļoti labi žultu dzenošie līdzekļi. Jā, tā mēs principā arī darbojamies pie tās limfas attīrīšanas. Noteikti atceramies arī par šo pareizo ēšanu, atceramies par kustībām, par pirti, teiksim, arī, nu, par to, ka mums principā ir jāsaprot arī būtībā, no kā mums tā limfa tik ļoti piesārņojās, jā, jo tas arī ir, nu, viens no tādiem nosacījumiem, ja tu visu laiku tikai tīri un nesaproti, kāpēc tev tas piesārņojums vispār rodās, jā, un tad tev visu laiku jātīra. Jā, tas arī ļoti svarīgi, teiksim, kā jau minēja tā pārtikas sadaļa, jā, skatāmies, vai mums nav tur kaut kas no tā, ko es nosaucu, ko nevajadzētu lietot, jā. Tāpat arī no tādiem, no dzīvesveida, teiksim, noteikti ir jāskatās augsti papēži, jā, kas staigā ilgstoši, nu, tur aiziet uz kādu pasākumu, tas nekas, jā, bet, teiksim, kas dienā ilgstoši staigā augstiem papēžiem, sieviete ļoti būs problēmas ar limfas atteci. Tāpat arī šaurs, apstilpēts apģērbs, drēbes, jā, teiksim, kas ir ļoti šauras un viņas ir tādas novilktas, ir sevišķi jau bikses, jā, kas ļoti, ļoti pieguļ un kas visu tā kā, nu sažņaudz, nu, visu to miesu, jā, zeķes, teiksim, arī tādas, nu, jā, ka pilnīgi visa gumija iespiežās, jā, šauras. Jā, vispār viss, kas ir ļoti šaurs, apstilpēts, jā, ilgstoši viņš nevar būt, viņi var tur stundiņu, divas tev var būt, bet nevis visu dienu mugurā. Tāds apģērbs arī traucēs limfas plūsmu. Jā, kas mums vēl, teiksim, ir mazkustība viennozīmīgi, stress. Jā, atceramies, stress jau īstenībā ir pie jebkuras problēmas, bet arī šeit pie limfātiskās sistēmas ļoti svarīgi. Ja ir stress, jā, tad ar to ir jātiek galā. Jo kamēr mums būs stress, mums būs problēmas, jā. Mums būs organismā skāba vide, mums būs tālāk tur problēmas ar fermentatīvo sistēmu, ar gremošanas sistēmu, līdz ar to parazīti, sēnes un vispārējais, jā. Viss pamatu cēlons būs stress. Jā, tā kā arī šeit, nu, to mēs noteikti varbūt ar nākošajā zumā runāsim, un šo bija tas otrs jūsu jautājums par stresu. Arī bija, teiksim, par stresa noturību un kā palīdzēt nervu sistēmai, bet tas ir ļoti svarīgi.
Ja mēs to nesakārtojam, tad mēs visu laiku tur tikai tīram, un organisms atkal kļūst skāps, un atkal viņš piesārņojas, un atkal tur sāk dzīvot visādi mošķi tajā skābajā vidē, un mēs nekā netiekam pie laba rezultāta. Ja, tā kā stress noteikti ir jātiek galā. Arī miega trūkums, ja, ļoti, ļoti ietekmē, ja cilvēks neguļ tās 7 līdz 8 stundas visu laiku kroniski, viņš guļ mazāk un jūt to miega trūkumu, tas arī novedīs pie problēmām arī ar limfātisko sistēmu. Nu, viennozīmīgi medikamenti. Jā, gan visādas antibiotikas, visādi steroīdie, pretiekaisuma līdzekļi, visādi hormonālie. Jā, tas viss ļoti, ļoti, nu, tas viss galu variantā arī nonāks limfātiskajā sistēmā, arī visi šie toksīni. Tā kā par to arī ļoti jādomā, ja kādam ir jālieto medikamenti, tad, nu, jāskatās maksimāli nekaitīgāki un jāsakārto tās problēmas, kā es vienmēr saku, lai nebūtu viņi jālieto, jo principā, nu nav tādu medikamentu, kas ir jālieto ilgstoši. Medikamenti ir domāti, lai kaut ko, nu, teiksim, noņemtu kaut kādus simptomus, kaut ko, bet problēma ir jāatrisina, jā. Un jānovērš tas, lai tie medikamenti nebūtu jālieto, vai ne? Un tas ir tas svarīgākais. Ne, nevis visu mūžu sēdēt uz kaut kādiem medikamentiem un neko nerisināt. Tā kā droši uzdodiet savus jautājumus, to galveno jums pastāstīju, varat arī ieslēgt, pajautāt sev, mēs tas skatos, visas savējās meitenes vien esam. Tā kā kas varbūt palika neskaidrs. Kas ir? Labvakar, es pēdējā pieslēdzos, nedzirdēju sākumu, nesapratu, kas ir kolavada. Kolavada. Kolavada tā mums ir zarnu traktu tīrīšanas programma, jā, kā mēs varam iztīrīt zarnu traktu. Tā ir tāda nopietna 14 dienu programma 3 etapos, kas mums iztīra zarnu traktu. Jā, tā pavisam vienkāršot sakot. Un limfā, ja tu nedzirdēji būt sākumu, limfā ir ļoti svarīgi, ka limfu mēs tīram būtībā pēdējo. Tad, kad mēs esam iztīrījusi parazītus, esam iztīrījuši tur jau akniņu, zarnu traktu, tad beigās mēs tīrām limfātisko sistēmu. Ja? Tā kā kolavada mums tajā sakarā tika pieminēta, ka viņi mums tā kā zarnu traktu tīrošais. Bet ir arī citas mums programmas, ir tur laks maks, citi varbūt tīrās ar laks maks, citi tur tīrās ar citām programmiņām, jā, bet kolavada ir viena no tādām spēcīgākajām. Nu, ne visiem varbūt viņa ir piemērota, ja, bet viņa ir ļoti efektīva. Tā kā iesaku noteikti vismaz reizi vai 2 reizes gadā iziet arī kolavadu. Ja lieto kas zāli. Vinetiņ, man ir jautājums. Man tagad kādu nedēļu tāda sajūta, it kā puņķi nāktu. Tāda sajūta, bet nekas nenāk. Nu, tas arī varētu būt. Jā, tas varētu būt kaut kādas sēnes, visticamāk. Ja nekas nenāk, bet Nē. jā, un liekas, ka pilns kaut kas tur tā kā Liekas, ka te tecētu burtiski. Jā, un tās varētu būt kaut kas ar sēnēm saistīts, jo, nu, arī principā limfātiskā sistēma piedzīta pilna. Jo tad, ja tek kaut kas, reāli tek, ja, un tādas gļotēnas tek, tad tās ir baktērijas. Ja tek, bet tāds ūdens tek, citreiz tā ir, ka, nu, riktīgais ūdens pila ārā, šķidrs, ja, bez tādām gļotām, tad tie ir vīrusi. Jā, tad ir vīrusu infekcijas. Bet, ja kurā gadījumā gan vīrusi, gan baktērijas, gan sēnes, gan parazīti, viņi visi tik un tā to limfātisko sistēmu piesārņo un piedzen pilnu ar tiem toksīniem. Tā kā viņi visi tur nonāk, neatkarīgi no tā. Un šeit, es domāju, ir sēnes parasti, viņas pat nekā nav. It kā liekas, ka ir, bet nekā nav. Citais ar saka, cits saka, pilns, liekas, ka tur kaut kas iekšā ir, bet ārā nenāk. Jā. Nu, tās parasti ir sēnītes, jā. Viņas nu, tā kā sēž tur iekšā, dzīvojās un tā kā rada tādu viltus sajūtu, ja, ka tur kaut kas nāk, ka tur kaut kas ir. Un tās parasti ir sēnes. Tur vienkārši jāuztais arī kaut kādā brītiņā, tad, kad pabeigs. Tad, man liekas, arī gāja pretparazīt programmā, mēs, man liekas, pielikām klāt. Es ļoti arī iesaku citreiz pielikt klāt pie pretparazīt programmām, arī pielikt skudru koku klāt vai pielikt, teiksim, sudrabu klāt. Jā, kas ir arī pretsēņu produkti. Lai pie reizes tīram parazīts mums iet arī, teiksim, tur paudārkoks, skudru koks, vai iet mums silvermaks, jā, Man iet tas powder arko. Un tad tas arī, teiksim, to sēņu, to sadaļu arī mums paņems nost. Protams, tā cieņa nav tik viegla, jā, tur būs varbūt vēl jāatkārto vēl pēc kāda laika, vai ne, bet iesākumā, jā, nu, tas derēs. Paldies!
Lūdzu, lūdzu, jā. Kas man te bija viens jautājums, es skatījos tā čatā, tā ir droši jautājums. Ja lieto kā ķīmisks zāles, kā lietot K500? K500 mums ir, jā, tas ir mums ļoti tāds sārmains produkts, ar ko mēs varam ļoti ātri organismā pacelt šo pH līmeni, šo sārmaino vidi. Jā, viņu mēs labāk lietojam veselu kapsulu. Vienkārši lietojam kapsuliņu, vai tu nedaudz pirms ēšanas vai ēšanas laikā to kapsuliņu, uzdzeram ūdentiņu, tā būs labāk. Ja lieto ķīmiskās zāles, nu, tur ir jāskatās, jo nevajadzētu lietot kopā ar tām zālēm. Tad, teiksim, H500, skatāmies, kad mums iet tās ķīmiskās zāles, un tad, teiksim, ja viņas mums iet tur no rīta vakarā, tad šito mēs ņemam pusdienas laikā. Jā. Ja, teiksim, mums tur iet tur citos laikos, mēs skatāmies, lai būtu kaut kādas stundas, 4 starpā, starp ķīmiskajām zālēm. Un tad mēs varam to H500 dot, jo H500 viņš mums, nu, viņš palīdzēs tā kā ievadīt jebkuru vielu dziļāk iekšā. Tad, ja mēs, piemēram, viņu lietojam kopā tur ar lakricu, ja, tad viņš palīdzēs lakricu mums dziļāk ievadīt šūnās un labāk viņai darboties. Ja mēs viņu lietosim kopā ar ķīmiju, tad viņš mums palīdzēs tās ķīmiskās zāles tur dziļāk iekšā šūnās dabūt, kas nav labi, protams, jā. Tāpēc viņu nevajag lietot vienlaikus. Vajadzētu vismaz būt kaut kādām 3, 4, 5 stundām starpā starp tām ķīmiskajām zālēm. Un ja kaut kas ir, teiksim, kaut kādas ķīmijas starošanas, kas saistībā ar onkoloģijām, tad viņu tajā laikā nelietojam. Jā. Tajā brīdī vienkārši to laiku, teiksim, nu, kad mums ieteiksim tur tā starošana vai kaut kādas ķīmijas, kad iet, tad mēs šo pārtraucam to H500 un atsākam tur atkal pēc kādas nedēļas, mēs viņu atkal varam atsākt. Tā kā tā, to H500 ir tāds īpašs produkts mums ir, jā. Bet es lietoju zāles kā tādas, ja? Man tas H500 nav. Kā es varu lietot tagad korāļu produktus, kā tagad es daros, ja jūs ziniet. Un man ir arī tās zāles, asins šķidrināšanai tur un vēl visam pārējām. Bet man ir tikai no rīta tās jādzer. Nu, jā, nu, tad ar tiem pāriem produktiem tur nav problēmas. Nu, protams, ka nevajag varbūt vienā reizē tur abas divas dzert, jā, tur vai kaut kādu bišķīt Mm, uztaisīt kaut kādu pusstundiņu starpā starp to mm, ķīmisko zāli, jā, bet te nav, te tā nav. Tas vienīgais ar to H-500 ir. Viņš palīdz dabūt dziļāk šūnā. Pārējie dabas produkti, nu, viņi īpaši neaktivizēs to ķīmiju. Viņi tur viens otram īpaši netraucēs, jā. Liels paldies! Jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā vienmēr es tomēr saku, labāk ir, nu, teiksim, kaut kādu ieturēt pauzīt, kaut kādu pusstundu, stundu, nu, teiksim, starp kaut kādām ķīmiskām zālēm un tiem dabas produktiem, arī tējām tā skaitā, jā. Nekad nevajag, teiksim, tur kaut kādu asinsspiedienu tabletu uzdzert ar kaut kādu tur, zini, vībotnes tēju, piemēram, jā. Nu, tas nebūtu tas labākais risinājums. Labāk būs tomēr iedzert to savu zāli ar ūdeni, jā, un tad pēc kādas stundiņas tad tu vari izdzert arī to augu tēju vai to koraļu produktu, jā, lai būtu tomēr, nu, organisms tiktu galā ar to vienu savu, un tālāk viņš var strādāt jau ar šiem dabas produktiem. Un sildīt, es, piemēram, varu to ūdeni, kad es sataisu to 1,5 litra, ja, ar to vienu paciņu. Vai vēlāk, viņš par cik man stāv krūzē, viņš pēc kāda laika atdziest. Vai es drīkstu ielikt mikroviļņu krāsnī un uzsildīt vai kā? Nē, nē, taču nevajadzētu. Nu, vienīgais, ko var darīt, tā vienkārši no var uzsildīt nedaudz, un tāpat kādā bļodiņā vai kā, ja gribas siltāku, jā. Sildīt var, Mhm, bet tikai, nu, nemikrenēt, tiešām. Var uz gāzes pasildīt vai, teiksim, tur teikanā nedaudz pasildīt. Nu, tā, lai viņš mhm, būtu tāds silts, jā, tur pavisam nedaudz. Karstu mhm. nevajag vārīšanai, kur ar ūdeni nedrīkst vārīt, jā, bet nedaudz pasildīt viņu drīkst. Bet augstu tāpat dzert drīkst? Drīkst dzert, protams, saka, vienīgais tas, ka no rīta gan vajadzētu siltu padzert. Jā, 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 jā. Nu, Paldies! vēl viens variants īstenībā, ko arī daudz izmanto, un es pat arī bieži izmantoju tad, kad es eju ārpus mājas, nu, kad zinu, ka tagad ir augsts laiks, jā, mājās tam viņš diezgan ilgi stāv silts, jā, bet ārā ejot viņš ātri atdziest ūdens. Tas vienkārši termosiņš, mums arī koreļos ir tādi termosiņi, un var arī jebkur nopirkt savu normālu nelielu termosiņu, jā, kur tu savu puslitriņu ielai līdzi un uz priekšu, un tev vienmēr būs silts ūdens, jā, visu dienu tev viņš būs silts, ja tas ir normāls termos, viņš visu dienu noturēs tev siltu ūdentiņu.
Jā, un arī mājās īstenībā, ja liekas, ka viņš pa vēsu un gribas kaut ko siltāku, tad vienkārši ielai sev termosiņā un dzer visu laiku siltu ūdeni. Tā kā arī tāds risinājums ir. Bet tas nav nekas, ja, piemēram, es kā ņemu, man tādas divas lielas krūvas iznāk no rīta izdzert, lai būtu to 640, jā? Tas nav nekas, ka es visu vienu pēc otra izdzeru uzreiz to ūdeni. Nu, tā baigi strauji, nu, tur jāskatās, redzi, baigi strauji es nekad neiesaku dzert, jo, nu, var nieres netik galā, tik lielu daudzumu uzreiz, jā. Labāk ir, teiksim, kaut kā izstiept to kādas stundas garumā, nu, pusstundas garumā vismaz, jā, tā kā tu dzer, pa malciņam, atkal pa malciņam iedzer, atkal pēc brītiņa iedzer, nu, tā, tu ik pa laiciņam iedzer pa bišķītim. Nevis tā vienā reizē izdzert, teiksim, to krūzi. Nu, tas nebūs labākais, ja sevišķi cilvēkiem gados. Jaunieši var. Jā, bet, teiksim, cilvēkam gados jau tās nieres vairs tik labi nefiltrē. Un, ja mēs tur sagāzīsim nierēm uzreiz puslitru iekšā, nu, tad viņas vienkārši var pakārties un pateikt, ka Nu, kā tad es sagaidīšu tās brokastis interesanti? Nu, es piemēram daru tā, es piemēram pieceļos kaut kādos 7, līdz kaut kādiem 9 es dzeru ūdeni, jā, un tad es beidzu dzert, jo 9 un 10 kaut kur man ir brokastis, jā, nu tā, plus mīnus, jā, nu citreiz es Mhm. padaru varbūt tur līdz kādiem pusdeviņiem, un tad man jau pusdesmitos ir brokastis, jā. Nu tā, katrs ir vienkārši to pēc Mhm. tā sava ritma. Nu var jau pusstundas laikā arī paspēt tos 600 izdzert. Jā. Nu, tas arī vēl ir pieļaujams, jā, bet nu, tā 5 minūšu laikā nevajag. Paldies, Jā. paldies. Nu, jā, tur jāstāsta arī diezgan individuāli. Es saku, ir cilvēki, kas tā var, un viņiem viss ir labi. Ja tev viss ir labi, tu tā vari darīt, jā, bet lielākajā daļā cilvēku noteikti viņi nebūs komfortabli. Varbūt vēders piepūtīsies, ja tur kaut kā nierīte var sākt piesāpēt mugurā, kādreiz ja strauji sadzerās, jā. Nu, katram ir savas arī īpatnības, tā kā, jā. Kas tā labi jūtās, dažādi īstenībā var darīt, jā. Ja viss ir ok, tad tas nozīmē, ka organisms to pieņem un viņam tas ir labi, jā. Tā kā visiem nav vienas receptes nekad. Katrs mēs esam savādāki. Nu, ot tā kā droši vēl kādu jautājumu jautājot. Tā kā prieks ar bija ar jums atkal satikties un droši arī rakstiet kādu vēl jums, ja, teiksim, tēmas un jautājumi interesē, lai mēs varam arī čatiņā, nu, tā kā pavērtēt, ko mēs nākamreiz atkal runāsim. Domāju, ka varētu būt par stresu, par nervu sistēmu, jo sen nav par to runāts, un tā ir diezgan nopietna problēma mūsdienās. Bet, nu, varam arī pamainīt, ja kaut kas cits jums aktuāls parādās, droši rakstiet un Par nu, nierītēm, par nierītēm. ierītēm, jā, pierakstīšu, jā, par nierēm arī, jā, par nierēm mums arī vispār nav labi sen runāts nekas, jā. Par nierītēm, virsnierīti. Jā, virsnierēm, virsnieks ir šī cita lieta, jā. Nu, ot, jā, varam arī tās tēmas apskatīt, pierakstīju. Paldies! Labi, meitenes, dodamies pie miera, un atkal tiekamies nākošajos zūmos. Paldies! Saldus sapnīšus! Atā! Tā.